par to sava tipa pieņemšanu, ka nevajag censties salīdzināties ar citiem sociotipiem. Nemeklējiet līdzības viens otrā, vairāk kā pasmieties par to, varbūt tā kā papriecāties, man arī šitā ir, es arī tā daru, bet neieciklējieties uz to līdzību meklēšanu, tā ka, jā, tu tā dari, es gan ne ārprāts, es tagad sāku šaubīties par savu tipu, tādās galējībās neejam, jo, kā jau es minēju, tips nav obligāti rīcība, uzvedība. Tips ir informācijas apmaiņas veids, tātad kā mēs apmainamies ar informāciju savstarpēji. Jā, tā var būt arī darbība, tā var būt kaut kāda noteikta rīcība situācijās, bet mēs katrs esam savā kaut kādā burbulī gan uzauguši, dzīvojuši, mācījušies, līdz ar to mums katram ir kaut kādas savas pieejas, kā mēs kaut kādas lietas daram, risinam, vai mums ir bijis kāds labs paraugs dzīvē vai nē. Ļoti, ļoti daudz, kas ir atkarīgs no labiem skolotājiem. Un tā ir arī mana tāda pēdējā laika atziņa par to, kāpēc viena tipa cilvēki mēdz tik ļoti atšķirties savstarpēji, tad ļoti liela ietekme tomēr būs videi, kurā cilvēks ir dzīvojis, uzaudzis, guvis kaut kādu iedvesmu, kaut kādus padomus. Tas arī ir tas galvenais priekšnoteikums, ja? Kas mūs tik ļoti savstarpēji atšķir. Tātad, ko mēs esam savā dzīvē redzējuši, piedzīvojuši, kādi cilvēki mums ir bijuši apkārt. Un ļoti lielā mērā tas, protams, ir tāda vistīrākā nejaušība, jo it īpaši jau bērnībā mēs neko pārāk daudz izvēlēties nevaram par to, kādā skolā mēs tur mācīsimies, kas būs mūsu skolas biedri, no kādām ģimenēm viņi nāks, kas būs mūsu vecāku draugi un tam līdzīgas lietas, kur mēs dzīvosim. Šo mēs izvēlēties nevaram, tāpēc arī ir tik atšķirīgi tie rezultāti. Ja? Tā kā lūdzu necentieties salīdzināties savā starpā šādā veidā. Tā, pagaidām, tūlīt bija vēl viena doma, ko šajā sakarā gribēju pateikt. Jā, tātad par to, ka, lai arī kurus divus sociotipus jūs paņemsiet, jūs vienmēr atradīsiet 8 kopīgas īpašības un 7 atšķirīgas. Tas izriet no tādas papildus iezīmes, kas saucās Reiņina pazīmes. Tātad katram sociotipam tas komplektiņš sastāv no 15 iezīmju pāriem, ne tikai no tiem 4, par kuriem mēs ikdienā runājam, ja? Ir introverts, ekstraverts, loģisks, ētisks un tie, bet tas iezīmju kopums, tas iezīmju spektrs ir daudz plašāks, un katram no mums, no šiem te 30 kopā, no 30 iezīmēm, katram mums tās 15 ir tikušas, un jebkuriem 2 tipiem 8 sakritīs un 7 atšķirsies. Tāpēc arī, lai jūs kuru sociotipu ņemtu, it īpaši, ja jūs lasat tipu aprakstus, ko nevajag lasīt. Bet saprotu es jūs šajā ziņā, ja? Tātad, jebkuriem 2 sociotipiem tās iezīmes sakritīs, un jūs vienmēr kaut ko ieraudzīsiet jebkurā citā sociotipā. Tā kā nekrītiet ar šo atziņu panikā, ja gadījumā man ir tik līdzīgi. Ja? Jo tāds, piemēram, bija stāsts par to, kādēļ Žukova teksts ļoti rezonē ar Balzaku. Ja? Kā tas tā var būt? Kā tas tā ir iespējams? Lūk, tā kā par to tik ļoti nevajag satraukties un domāt katram pašam par sevi un ar savu galvu. Ja? Tā tas tik tiešām var būt. Un pie šī te stāsta bija par to,
ka man arī patīk darīt labāk nekā ķeksītim, un nespēju turēt mēli aiz zobiem. Tā kā tās ir tādas lietas, kas izriet ne tāpēc, ka tu esi kaut kāds noteikts tips, ir īpaši darīt labāk nekā ķeksītim. Tātad tur iemesli var būt divi. Pirmām kārtām viens no tiem ir tas, ka tu esi varbūt ambiciozāks cilvēks un tev gribās izpausties, kaut kā, tu gribi kaut ko vairāk dzīvē sasniegt, tāpēc tu arī dari labāk nekā tikai ķeksītim, ja? Tā ir viena lieta, kāpēc tā tas var notikt, un otrs varbūt darīt lietas labāk nekā tāds vidusmēra cilvēks, tas ir tāpēc, ka mēs gribam patikt, mēs gribam iegūt atzinību, un tas var būt arī viens no tāda zema pašvērtējuma marķieriem. Tā kā padomājiet arī par tādu lietu. Lūk, un tad šorīt no rīta skatos, kad ir tāda diskusija uzsākusies par loģisko tipu augstumu, un, kā jau pat teikt, aprobežotība un stipri ierobežotā empātija. Tātad par loģisko tipu vēso dabu, ja? Šeit es gribētu aicināt padomāt par tādu lietu, ka loģika nenozīmē absolūti vēsu un ar empātiju apdalītu cilvēku. Atceramies, ka sociotips tā ir tikai tāda noteikta struktūra, tāds skelets, ap kuru mēs audzējam savu būtību, ja, savu raksturu. Un atkal jau tas pats stāsts, kādā vidē mēs esam bijuši, kur mēs ar kādiem cilvēkiem kopā auguši, no kā mēs esam iedvesmojušies, mācījušies, un kas mūs ir veidojis par noteiktiem cilvēkiem. Un attiecīgi arī šajā vidē rodas cilvēka spēja vai nespēja būt empātiskam, iejūtīgam un pieņemt citus cilvēkus. Un godīgi sakot, es to uzreiz arī saku no savas personīgās dzīves un savas pieredzes, man neviens loģiskais tips nekad dzīvē nav nodarījis pāri vai tādas sāpes radījis, kā to ir darījuši ētiskie tipi. Jo, lai nu kurš spētu un mācētu darīt riebeklības, runāt pretīgas, nepatīkamas lietas, zināt, kā aizvainot, kā pazemot, kā nonicināt, kā izpūst no mušas ziloni, tad tie ir tieši ētiskie tipi. Ja? Ētiskie tipi šo spēj vienkārši fantastiski. Viņam tas sanāk brīnišķīgi. Līdz ar to ir jāsaprot tas, ka ētikai automātiski līdzi nenāk empātija, nenāk līdzi automātiski emocionālā inteliģence. Tā tas nav. Es pieļauju, ka to var iemācīties, ja ir vēlēšanās. Un es atceros, ka tad, kad man bija manas online studijas Socionikas institūtā, tur lielākoties arī, protams, ka mācījās loģiskie tipi, un mēs kopīgi nonācām pie tā secinājuma, ka ļoti bieži tieši loģiskie mēdz būt ļoti piesardzīgi un drīzāk emocionāli inteliģenti nekā ētiskie tipi, tāpēc, ka viņi ir kaut kā sajutuši savā dzīvē, ka šī tēma ir radījusi problēmas, ir bijušas kaut kādas grūtības komunikācijā, vai kāds kādreiz ir apvainojies, vai kaut ko pārpratis, vai ne tā sapratis. Un ar laiku loģiskie mēdz kļūt tādi tā kā,
es labāk paklusēšu, es labāk neteikšu, tāpēc, ka es nezinu, kādu reakciju es varu izsaukt šajā situācijā ar to cilvēku. Tāpēc es teiktu, ka mēs tādu iecietību un paklusēšanu mēs drīzāk varam sagaidīt tieši no loģiskajiem tipiem. Tāpēc šeit nav visi pār vienu kārti metami. Jāvērtē katrs gadījums atsevišķi, bet mana personīgā pieredze noteikti liecina par to, ka ja ētiskais tips vēlās tev nodarīt sāpes, aizvainot, apvainot, sadusmot, noniecināt, tas labāk padodās ētiskajiem tipiem, tāpēc, ka viņiem nav šīs te loģiskās saitītes, tajā stāstījumā, ko viņi translē. Loģiskajam redzi ir grūtāk pateikt kaut kādu nēsošu, aizvainojošu lietu. Loģiskais var pateikt to, kas ir, un tas var būt nepatīkami, bet tā grezni un krāšņi pušķot un redzēt, redzēt to otra cilvēka reakciju un vēl vairāk pastiprināt savu spiedienu un ietekmi, to var brīnišķīgi ētiskie tipi. Tā kā te atkal ir stāsts jau par katru konkrēto cilvēku, par viņa emocionālo inteliģenci, par viņa audzinātības līmeni, un es arī varu teikt, ka es esmu redzējusi ļoti tādus empātiskus un piesardzīgus žukovus, brīnišķīgus, jaukus cilvēkus. Un tieši tāpat gabēni, ļoti mīlīgi, sirsnīgi cilvēki tādā ziņā, ka nepateiks lieku aiz piesardzības. Protams, katrā situācijā var būt izņēmumi, katram tipam var būt kaut kādi savi izņēmumi. Loģiski, es domāju, ka drīzāk viņi var izmest kaut kādu tādu frāzi nevietā. Krieviski saka ļapnaķu, nezinu, kā latviski to pateikt. Ka tu vienkārši kaut ko, vienkārši nepiedomājot, ka tu izmet kaut ko tik konkrētu, ka tas var samulsināt to otru cilvēku, un tas viņam var likt justies aizvainotam un sāpinātam. Tā var būt, bet ka loģiskie speciāli kaut kā sabiezinātu krāsas vai kaut kā speciāli gribētu otram nodarīt sāpes, tas tādos ļoti specifiskos izņēmumu gadījumos. Drīzāk tas, kā jau teicu, ir raksturīgi tieši ētiskajiem, tāpēc, ka viņam ir vajadzīgas emocijas. Viņš grib izaicināt to otru cilvēku uz emocijām, un tad, ja viņš jūt, ka viņam ar faktiem nepietiek, tad viņš pieslēdz tādu nesocioniski, bet vienkārši tādus iracionālus apsvērumus, kuri var nodarīt tam otram cilvēkam ļoti stipri pāri un ļoti sāpināt. Tā kā daudz talantīgāki uz duņča ieduršanu sirdī vai mugurā, tie noteikti ir ētiskie tipi. Viņiem tas sanāk daudz filigrānāk. Lūk, bet ko es gribēju teikt, lai par šito mēs vienotos kopīgā dziesmā, atgādināšu, ka 6. martā mums ir tipošanas vakars, mīļie. Lūdzu, nākat tikties klātienē. Jo kur ir tie mūsu draudi un problēma visā šajā brīnišķīgajā socionikas padarīšanā, ka mēs katrs kaut ko izlasām vai sadzirdam pa savam, mēs to interpretējam pa savam,
un ar šo skatījumu arī aizējam dzīvē. Un tad mums liekas, ka kaut kas nestrādā un nedarbojas. Tāpēc vajag atnākt uz kādu klātienes pasākumu, aptaustīt dažādus tipus dzīvē, sajust, kā viņi sevi parāda, sajust tos cilvēkus vai tos tipus telpā. Un tad veiksmīgi virzīties uz priekšu. Tā kā 6. martā ir tipošanas vakars, visas tipojamo, jā, tātad eksperimentu trusīšu vietas ir aizņemtas, bet dažas ekspertu vietas mums ir brīvas, jā, tātad tipojamie ir, eksperti vēl var kādi 6 pieteikties, tā kā tas būs forši. Un vēl viena lieta, ko es jums arī uz karstām pēdām gribu padalīties, ko es tagad sāku novērot konsultācijās, ka atnāk cilvēks vai cilvēki uz konsultāciju ar attiecību problēmu, ja? Kad grūti iet attiecībās, kāds jau izšķīries, kāds jau atmetis ar roku un tā, un sākam to situāciju šķetināt, ka īstenībā tur ir bijušas sadarīgas attiecības apakšā. Tā tad nav tā, kad ir satikušies 2 absolūti nesadarīgi cilvēki un loģiski izšķīrušies, bet ir labas sadarīgas attiecības, tās var būt gan duālās, gan aktivācijas attiecības, un aiz kaut kādas principiālas turēšanās pie saviem principiem, pie sava pasaules redzējuma, arī pie savas nepārliecības, ja tā es teiktu, mēdz notikt tā, ka kaut kāda laba lieta aiziet nebūtībā. Un tas ir baigi skumji. Bet tas tikai apliecina to, ka mums ir vajadzīga lietošanas instrukcija jebkuram tipam, arī savam sadarīgajam, jo it īpaši, ja mēs satiekamies, pieņemsim pēc tiem 40 gadiem, vai 50, varbūt kāds sāk veidot attiecības, nezinu, kurā tur piegājienā nav svarīgi, bet mēs jau esam kā tādas personības izveidojušās, ja, un mums katram ir kaut kāds savs pasaules redzējums, sava pieeja, savi principi, un mēs sākam, tā kā cīņu par to, kurš no mums ir labāks un pareizāks. Un tad var notikt tā, ka principiāli turoties pie tām savām vecajām pārliecībām, mēs varam samaitāt kaut ko patiešām labu. Kāpēc es to tā tik pārliecinoši saku? Tāpēc, ka es arī pati tam esmu izgājusi cauri un uzskatu sevi par instrukcijas produktu, tā varētu teikt. Ja? Es teiktu tā, ka, ja es nezinātu lietošanas instrukciju manam draizeram, tad mēs jau labu laiku atpakaļ būtu aizgājuši katrs savā virzienā ar svētu pārliecību, ka viens par otru, kad šī tāda jau neviens nevar paciest un izturēt, ja? Bet es priecājos par to, ka man kaut kādā brīdī nāca apskaidrība par to, ka pietiek turēties pie tām savām pārliecībām un saviem principiem, vajag ieraudzīt un atzīt to, kas ir labs un vērtīgs tajā otrā tipā, otrā cilvēkā, un pārstāt pa dzīvi dragāt pēc tās iepriekšējās pieredzes, kāda jau, diemžēl, dažādu negatīvu aspektu rezultātā bija izveidojusies. Ko tas nozīmē? Ko es ar to gribu pateikt? Ka es personīgi ļoti daudz lasīju, es daudz mācījos pati par sevi, bet vēl vairāk es mācījos par savu draizeru. Man bija jāsaprot šis cilvēks, man bija jāsaprot tas tips, lai es neizdarītu kaut kādas muļķības, kuras, protams, es izdarīju, daudz muļķību pieļāvu, un mēs arī
abi divi no tā ļoti cietām savstarpējās attiecībās, bet par laimi, es saku, kaut kāds saprāts uzvarēja, un es tomēr piegāju cilvēkam kā tipam, ja? Nevis kā cilvēkam, bet kā tipam. Un ir ļoti svarīgi zināt, kura uzvedība vai kāda rīcība šim cilvēkam ir absolūti normāla, un pārstāt uzspiest kaut kādus, labi, varbūt neuzspiest nav pareizais vārds, bet principiāli pieturēties pie tā sava viedokļa, ja? Lai tās attiecības mums nav kā tāds cīņas lauks, kurā ir divi sumo cīkstoņi tagad ieradušies, katrs ar savu, viens tur intuīts, otrs sensors, un tad intuīts saka, nē, superīgi ir dzīvot, nezinu. Arī tāpat kā tagad ir, viss ir labi, neko nevajag mainīt, neko nevajag uzlabot, neko nevajag pilnveidot, un viss ir forši, un vispār, kāpēc tu piekasies man par tādām sīkām lietām, vai te no tā pasaule pārstās griezties, ja tagad, nezinu, trauki nav nomazgāti, vai gulta nav saklāta. Un tieši no visiem šādiem sīkumiņiem arī veidojas tās kopīgās attiecības, ja, tas viss kopā, jo tādi mazi pilieniņi, viņi visi satek vienā lielā upē, un tad jau beigās tas ir tāds milzīgs ūdenskritums ar tādiem savstarpējiem pārmetumiem, ka tu redzi pasauli nepareizi. Bet ja mēs tā mierīgi apsēžamies viens otram pretī un iepazīstam viens otru caur lietošanas instrukciju, tad mēs, tā kā man viena klienta teica, ārprāts tu tagad validēji visu to, ko viņš dara, viss, par ko es gadiem biju cīnījusies pret, izrādās, ka ir pilnīgi normāli un pieņemami. Un tā kā savā ziņā sanāk, ka tā, kad tu druscītiņi atbrīvojies, ja, kad tu atlaidi to situāciju, tad tu to otru cilvēku ieraugi pavisam citā gaismā. Tev ir vispār cita sajūta attiecībā uz to visu, un kas ir pats labākais, tu vēl no tā vari gūt arī maksimālu labumu. Tāpēc, jā, ņemiet vērā to, ka reti kuram tās sadarīgās attiecības aiziet kā pa sviestu bez zināšanām. Protams, ka tāda pāri izveidojās un dzīvo cilvēku un neko nezina ne par kādu socioniku, bet iespējams, ka viņi, tā kā drusku nesaprot viens otru kaut kādā ziņā. Tā tas var būt. Bet labāk tomēr ir zināt, saprast, un tad paliek kaut kādas lietas, par kurām tu vari vienkārši, es nezinu, ierēkt vai saprast, ka, te vispār nesākam diskusiju par to tēmu, tā viņš dara vai tā viņa dara, un tas nekad nemainīsies, ja? Piemēram, man vīrs vienmēr nāk skatīties, kā es tur, nezinu, mizoju kartupeļus vai burkānus vai kaut ko griežu, un sākotnēji man bija tā, ka es metu visu pa gaisu un nazi un dēlīt un saku, kas ir? Kāpēc tu man skaties uz pirkstiem? Kas tev nepatīk, kā es to daru? Kāpēc tu man neusticies? Kas tu domā, ka es šitik gadus esmu nodzīvojis, ka es nemāku kartupeli nomizot? Bet viņš vienkārši kā sensorais tips, viņš pasauli uztver ar acīm, un viņam ir svarīgi atnākt un ieraudzīt. Un tur nav nekādas vispār aizmugurējās domas, ka viņš speciāli nāk mani apšaubīt. Un, jā, un vēl jau arī tāda lieta, ka mums jau ir tās mūsu kaut kādas, nezinu, iekšējās traumas un katram kaut kāda sava lieta, kaut kāds tāds knifs, vai nezinu, kā to nosaukt, kur mums liekas, ka tas otrs mūs apdraud vai speciāli baksta. Bet tā jau nav, viņš pat nezina par kādu tavu iekšējo traumu, viņš vienkārši rīkojās saskaņā ar to savu programmu, kas viņā ir iestatīta, un tad, kad viņš atdurās pret šķērsli, tad šķērslis sāk domāt, ka viss mani nepieņem tāds, kāda es esmu, jā, vai kaut kā tam līdzīgi.
Tā kā, jā, šo arī noteikti ņemiet vērā, ka mums ir jāzina tas otrs cilvēks pat pie saderīgām attiecībām. Mums ir jāsaprot, kas ir viņa stiprās un vājās puses, cik viņš ir, nezinu, dziļš vai plakans cilvēks, sauciet kā gribat, bet tas ļoti atvieglo gan savstarpējās attiecības, gan komunikāciju, gan arī pat atļauj, nepiedzīvot to nepatīkamo attiecību sagrūšanas mirkli, jā, patiesībā vienkārši dēļ tādas pazušanas tulkojumā. Un, šis man liekas tāds tiešām visvairāk žēl, ja šādi notiek, ja? Kad divus sadarīgus cilvēkus, viņus nenormāli velk vienu pie otra, ja? Viņiem ir šī te vilkme un simpātijas un kaut kāda tā iekšējā sajūta un balss, kuras saka, te kaut kam ir jābūt, bet atkal tik muļķīgas tādas sadursmes par ikdienišķām sadzīviskām lietām un par tādu lepnību un turēšanos pie principiem iznīcina kaut ko tiešām labu. Ja? Tu varētu baudīt tās attiecības, viņās augt, attīstīties, bet nē, tu izvēlies pastāvēt pie sava un teikt, nē, būt intuītam ir vienkārši fantastiski, un nekas no tām tavām sensorajām vērtībām vispār man neinteresē. Vai arī pretēji, ja, kad ārprāts kā zeme nes vispār tādus cilvēkus, un viss ir šausmīgi. Tā kā, ja jūs abi divi viens otru ar sevi iepazīstināsiet vai iepazīsiet vienlaicīgi, abi noteikti būsiet ieguvēji un ātrāk varēsiet baudīt tās savas labās sadarīgās attiecības. Jā, un lai to varētu, tad ir klātienes kurs no 13. marta. Atkal jau atgādinu, nākat klātienē, lai nav pārpratumu. Tāpēc, ka online viss ir labi un, zinu, citreiz nav tādu iespēju kā citādāk to darīt, bet tomēr, arī sociālikas apgūšana ir tā pati apmainīšanās ar informāciju un ir ļoti svarīgi, ka mēs vienojamies, ka mēs to informāciju saprotam vienādi, ja, ka mēs visi esam vienādi sapratuši informāciju un jā, varam veiksmīgi virzīties tālāk uz priekšu un izdarīt pareizās izvēles savstarpējās attiecībās. Lūk, jā, tātad tipošanas vakars 6. martā, attiecību kurs no 13. marta 6 nodarbības. Tas noteikti ir tā vērts. Tā ir jūsu dzīve, tās ir jūsu savstarpējās attiecības, ne tikai partneru attiecības, tās ir attiecības ar bērniem, vecākiem, kolēģiem, draugiem, brāļiem, māsām, visiem cilvēkiem, kas mums ir apkārt. Tā kā nepalaidiet garām un turpiniet lūdzu savstarpējās sarunas un diskusijas. Es lasu, tikai man ir dažkārt slinkums atbildēt, tāpēc, ka es saprotu, cik tur gari ir jāstāsta. Un kā jau iracionālam tipam, man dažkārt uznāk iedvesma rīkoties kaut kā citādāk nekā es parasti esmu darījusi. Tāpēc bija šī šodienas saruna. Paldies tiem, kas piedalījās. Paldies, ja jūs komentēsiet un kaut ko jautāsiet. Un jā, tiekamies tuvākajos pasākumos klātienē. Visi pasākumi ir lapā Cilvēku tipi LV. Labi, mīļie draugi!